viss ārā jau plaukst un dzied, un es ar savām domām vienkārši esmu vasarā. Bezgalīgā atpūtā no skolas un mācībām vienkārši kaut kur sauļojos pludmalē. Tev gan jau ir līdzīgi, vai ne? Bet, ja tu par to tā labi padomā, vasarā būs 100 brīvas dienas bez nekādas skolas, mācībām, bez nekā. Paliks garlaicīgi, vai ne? Un arī tu īsti nevarēsi iekrāt to naudu, to, ko tev vecāki dodas pusdienām. Tāpēc es par to jau esmu tā laicīgi padomājis, un esmu pieteikusies vasaras darbā, kas pirmkārt man atļaus iekrāt kādu kabatas naudu, kā arī es varēšu pati kļūt patstāvīgāk. Un vēl svarīgi, man beidzot būs tā iespēja izmēģināt un uzzināt, kas tad notiek ar algas maksātajiem nodokļiem. Jo vislabākais veids, kā nostiprināt skolā mācītās zināšanas, ir praksē. Sveiki! Es uzreiz jums prasīšu, cik daudz jaunieši no valsts ieņēmuma dienesta datiem pagājušajā gadā strādāja vasarā? Sveika! Atbilstoši valsts ieņēmuma dienesta datiem 2023. gadā bija nodarbināti 5387 jaunieši. Tas nemaz gan nav tik daudz. Salīdzinoši maz šķiet, jā. Cik daudz jaunieši sanāk, ka tagad strādā vairāk vai mazāk? Kāda ir tā statistika? Šobrīd strādā vairāk jaunieši, jo, ja salīdzina no 2021. līdz 2023. tad 2021. gadā tie bija 4730 jaunieši. 2022. tie jau bija 5104, un, kā jau minēju, 23. gadā tie ir 5387 jaunieši. Es šovasar pati strādāšu, es jau arī noslēdzu šo darba līgumu, taču darba līgumā ir rakstīta tikai mana bruto alga. Kas tad notiks ar nodokļiem? Man viņas būs jāmaksā, vai to maksās mans darbdevējs? Ja ir noslēgts darba līgums, tad nodokļi ir maksājami. Paši kā tādi būs divi nodokļi, gan iedzīvotāja ienākuma nodoklis, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet šos gan aprēķinus, gan ieturēšanu, gan iemaksāšanu valsts budžetā jūsu vārdā veiks darba devējs, ja jūs paši to nemaksājat. Attiecībā par pašiem nodokļiem, pirmais ir šīs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šeit gan jāpiebilst, ka šīs sociālās iemaksas ir sadalītas divās daļās. Ir jūsu kā darba ņēmēja daļa, kas ir 10,5%, tā tiek ieturēta no jūsu darba algas. Bet ir arī otra daļa, kas ir noteikta darba devējam, tie būs 23,59%, un to viņš maksā no saviem līdzekļiem par jūsu nodarbināšanu. Otrs ir šis iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tur piemērojamā likme būs atkarīga gan no ienākuma apmēra, gan arī no tā, vai būs vai nebūs iesniegta algas nodokļa grāmatiņa pie darba devēja. Jo, ja grāmatiņa ir iesniegta, tad ienākumam līdz 1667 eiro piemēro 20% likmi. Ja tā summa iet virs tā 1667, tad attiecīgi 23% tieši tai pārsnieguma daļai. Taču, ja grāmatiņa nav iesniegta pie darba devēja, tad no viss tiek ieturēta 23%. Jūs ieminējāties par nodokļu grāmatiņu. Kas vispār ir tā algas nodokļu grāmatiņa? Principā algas nodokļu grāmatiņa ir tāds instruments, ko izmantot, lai saņemtu visus valstī noteiktos atvieglojumus. Jo iesniedzot šo algas nodokļu grāmatiņu, kā es minēju, darba devējs automātiski redz, viņš saņem šo informāciju, ka jūs esat izvēlējies iesniegt algas nodokļu grāmatiņu pie viņa, un jūsu ienākumam tiek piemērota 20% iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme. Tas ir viens. Papildos viņš piemēro arī šo neapliekamo minimumu, kas katram darba devējam būs redzama jūsu algas nodokļu grāmatiņā. Jauniešiem varbūt ne tik ļoti, bet jauniešu vecākiem savukārt darba devējs redz atzīmētos atvieglojumus par apgādājumām personām. Tā kā tiek apkopoti un piemērot visi atvieglojumi, kas jums pienākās. Un šobrīd viņas ir elektroniskas. Ja iepriekš viņas bija papīra formā, tad tu viņu saņēmi, un katru reizi mainot darba vietu, tu viņu papīra formātā iesniedzi uzņēmumam grāmatvedībā, tad šobrīd no 14. gada viņas ir pieejamas valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Vai šī algas nodokļu grāmatiņa parādās automātiski, līdz tu sāksi strādāt neatkarīgi no vecuma? Algas nodokļu grāmatiņa, ja jaunietis vispār nekad nav bijis iepriekš nodarbināts, tad pieslēdzoties EDS sistēmai, sākotnēji viņam būs sākuma lapā jānospiež pogu saņemt algas nodokļu grāmatiņu, tādējādi viņa tiek aktivizēta. Tas ir kā iesniegums valsts ieņēmuma dienestam, vienas darba dienas laikā viņš tiek apstrādāts, un jau nākamajā dienā, pieslēdzoties elektroniskās deklarēšanas sistēmai, viņš izvēlās viņu atvērt un iesniegt pie konkrētā darba devēja. Es zinu, ka ir tāds neapliekamais minimums. Kas tas vispār ir un vai tas tiek arī piemērots nepilngadīgu algai?
Neapliekamais minimums pats par sevi ir nodokļu atvieglojums. To pašu, kā mēs iepriekš runājām, viņu atzīmē un algai piemēro caur algas nodokļu grāmatiņu. Tas nozīmē, ka tā ir konkrēta, katram individuāli aprēķināta summa, jeb atvieglojums, kuru neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tā tīri schematiski varbūt tas radīs vairāk izpratnes, ka ir šī brutto darba alga. Sākotnēji no tās noņem nost jūs kā darba ņēmējā sociālo iemaksu daļu 10,50% apmērā. Tad no tās starpības ņem nost visus piemērojamo atvieglojumu summas un tikai atlikušo daļu apliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Es zinu, ka vecākiem ir nodokļu atvieglojumi no viņu bērniem, bet kas notiek, ja šis bērns sāks strādāt? Kamēr jaunietis ir nodarbināts vasaras periodā, tas būs no 1. jūnija līdz 31. augustam, un jaunietis ir līdz 19 gadu vecumam ieskaitot. Ja? Tad vecākam nekas nemainās, jaunietis strādā, un vecāks joprojām turpina saņemt šos atvieglojumus kā par apgādājumo personu. Taču jāpiemina, ja gadījumā ir tā, ka jaunietis var apvienot arī mācību gadu laikā strādāšanu, mācīšanos, tad gan tas nestrādā. Sākot ar 31. augustu, tā vēl būs spēkā apgādība, bet ar 1. septembri jau tā tiks pārtraukta. Tā kā tas atvieglojums principā ir paredzams tikai uz vasaras periodu. Vai man vai maniem vecākiem ir jāiesniedz mans darba līgums vidā? Nē, ne jums, ne jūsu vecākiem darba līgums vidā nav jāiesniedz, jo tieši tāpat kā nodokļus ietur iemaksā valsts budžetā jūsu darba devējs, tieši tāpat arī viņš sniedz valsts ieņēmuma dienestam ziņas, ka jūs uzsākat darbu vai ka pārtraucat šo darbu. Katru gadu februārī un martā visi Latvijā vienkārši kļūst traki un sniedz iekšā savus čekus vidā, lai saņemtu to pārmaksāto nodokļu atmaksu. Vai arī es, ja es vasarā strādāšu, varēšu nākamgad sniegt iekšā vidā savus tos čekus, lai es iespējams varētu cerēt saņemt šo pārmaksāto nodokļu atmaksu. Pilnīgi noteikti. Gada ienākuma deklarāciju valsts ieņēmuma dienestā var iesniegt jebkurš, jo nodokļu pārmaksa var veidoties, piemēram, kaut vai tajā pašā variantā, ja jaunietis izlemj neiesniegt algas nodokļu grāmatiņu pie darba devēja, tas nozīmē, ka darba devējs viņam ir piemērojis pilnu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, nav piemērojis viņam pienākošos atvieglojumus, un tos viņš saņems atpakaļ iesniedzot šo gada ienākumu deklarāciju. Tāpat, ja no jūsu ienākuma tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, jūs tai varat pievienot klāt attaisnoto izdevumu dokumentus par izglītības vai medicīnas izdevumiem, ko jūs iepriekšējā gada laikā esat maksājuši. Sveiks, meitenes! Kuru no jums ir strādājusi vasarā vai plāno strādāt? Un kāpēc? Es neesmu, bet es arī esmu plānoju iet kaut kur strādāt. Jā. Es arī neesmu, bet es plānoju iet. Es arī vēl meklēju, bet man tā doma iet uz mani netālu bērndārzu strādāt. Tā nomājas. Vai jūs zinat atšķirības starp brutto algu un neto algu? Jā, it kā uz brutto algas tā ir uz papīra nauda, un es īsti nezinu, kas neto alga. Es dzirdēju, tas kā, kad ar PVN viss noņem tā. Neto alga, pareizi teici, brutto alga ir tā kā no uz papīra pirms nodokļiem, un tad neto alga ir pēc nodokļiem. Vai jūs zināt, kāda nodokļa tiek iekļauta brutto algā? Ir tas iedzīvotāju. Man šeit vēl bija arī sociālais nodoklis, ja es nejaucu. Jā, man liekas. Tagad mēs atsadalīsimies divās komandās. Komanda A strādās ar līgumu, un komanda B strādās bez līguma. Mums vajadzēs sarakstīt plus un mīnus katrai kategorijai. Aiziet? Jā. Tātad mūsu plusi un mīnusi strādājot ar līgumu. Plus ir tas, ka viss notiek legāli un droši, garantija, ka tevi neapšmauks, uzkrāj pensiju un tev ir oficiāla darba pieredze. Un mīnus ir tas, ka tev ir mazākā. Jā, jāmaksā nodokļi. Jā. Un mūsu plus un mīnus strādājot bez līguma ir, kad, plus ir, kad nav jāmaksā nodoklis, lielāka alga uz rokas. Mīnus ir nevar zināt, vai dabūsi naudu no algu. Jā. Nav atbildība darba devējiem par traumām darba laikā un neiekļauj pensijā. Kāda ir jūsu secinājuma? Kurš labāks variants?
Manuprāt, ir ar līgumu, jo, ja nu kaut kas notiek darba laikā, traumas, tad tu zini droši, ka viss tiek apmaksāts, bet, ja nav līgums, arī diezgan nedroši, tu nezini, vai to tiešām algu iedos. Un, manuprāt, kaut vai tie nodokļi tāpat ir svarīgi valstī. Jā, tieši tā. Šodienas tēma man vispār lika aizdomāties, vai mēs domājam tikai par šodienu, vai mēs domājam arī ilgtermiņā. Vai mums ir svarīgi saņemt labumus tagad uz rokas tūlīt un tagad, vai mēs domājam par mūsu nākotni. Man maksājot nodokļus no savas pirmās vasaras algas, mana vecmāmiņa saņem savu pensiju, mans skolotājs saņem algu, vai mana vecāka var saņemt darba nespējas pabalstu, ja ir tāda nepieciešamība. Vai galu galā es varu doties uz savu valsts apmaksāto vizīti pie ārsta. Tas viss ir forši, vai ne?